Čau, čau, čau! Tie, kas mani vēl nezina, mani sauc Elīna. Un pirms gada es atrados taisni šajā pašā vietā, Amsterdamas lidostā, lai dotos savā atvaļinājumā uz Baliju. Vai šogad man ir padomā tikpat spilgts galamērķis? To laiks rādīs. Pietiek runāt, dodamies uz Malaiziju. Hello. Hello. Hello， 你好。 55K, you said Hello, we are welcome aboard. Okay, thank you. 使用充电宝为电子设备充电，禁止为充电宝充电。Pēc 11 stundu garā lidojuma es esmu ieradusies Gvaņdžou. Šajā Ķīnas pilsētā es biju pagājušo gadu, nedaudz pastaigājos un tad devos savā atvaļinājumā uz Baliju. Bet šoreiz man ir 6 stundas laiks līdz nākamajam lidojumam. Domāju, ka nav vērts iet laukā no lidostas. Palikšos tepatās. 你好，欢迎乘机 Welcome aboard. Hello. Beidzot, es esmu ieradusies Kuala-Lumpurā. No mana sākuma punkta līdz Malaizijai lieka 30 stundas pagāja. Bet starp citu, es vēl joprojām atrodos lidostā. Cik šeit pārsteidzoši! Būs pasakains atvaļinājums. Es esmu nonākusi savā naktsmītnē. Parādīšu jums savu numuriņu. Vannas istaba. Virtuves zona neliela. Te var pastrādāt, ja vēlme ir. Par šo numuriņu es maksāju 30 eiro naktī. Parādīšu jums arī skatu. Un kad gaisma ir izslēgta, tad paveras brīnišķīgs skats uz slavenajiem Petronas torņiem. Es atrodos ēkas 21. stāvā, bet 37. stāvā ir baseins, kuru noteikti rītdien es jums parādīšu. Šodien man kaut kā vairs nav iedvesmas pēc garā ceļa.
Sveiciens no Kualumpurs, vai kā vietējie teiktu, vienkārši KL. Skatieties, kādi debesis krāp. Un baseins. Tas viss atrodas manā viesnīcā. Kā jau vakar jums solīju parādīt. Laiks pirmajām brokastīm un diena var sākties. Labu apetīti! Ļoti interesanti ir tas, ka, lai tiktu pāri, ir jāspiež šo pogu, bet diezgan ilgs laiks paiet, lai iedegtos vispār zaļā gaisma. Tāpēc vietējie daudzi šķērso ielu vispār pie sakaras gaismas. Tā ir kaut kāda pašvaldības ēka. Ļoti skaista. Ar daudz arkām. Un no tilta bija redzams tornis. Nu, skaisti. Ar strūklakām. Pati ēka ļoti grezna. Mazs zaļš pagalmiņš. Jā, tie pagalmiņi ir tādi zaļi. Nav kā Eiropā būtu ziedi. Bet ir jau arī ziedi. Es jums te mānos. Redziet, ļoti skaisti. Redziet, kādi ziedi. Tādus es redzēju Balī. Aiz lapām noslēpušies. Var redzēt mošeju. Un paskatieties, kāda apgleznota ēka. Izskatās vispār, ka tā ēka ir cieta, iztaisīta. Ei, mākslinieki, liekiet savu radošumu uz ēkām! Esmu nokļuvusi botāniskajā dārzā. Tā teritorija ir ļoti milzīga. Nedomāju, ka visu apskatīšu, bet vismaz kaut kādu iespaidu būšu guvusi. Sākšu apskati ar tauriņiem.
Te ir ļoti skaisti un lielu tauriņu daudzveidība, bet vienīgais mīnus ir drausmīga treice. Es tik eju, tur var iet, nu kur man īsti iet? Negribas palaist garām neko. Pasakaini, es jums teikšu. Tauriņi ļoti daudz. Tagad laiks apskatīt orhideju dārzu. Sākumā es domāju, ka orhidejas atradīsies kaut kādā telpā, bet nē, brīvā dabā. Varbūt tās tāpat ir arī labāk. Es varu klausīties putnu čivināšanā. Uz tādiem gariem kātiem milzīgas orhidejas. Šķiet, ka mani sagaida lielu orhideju daudzveidība. Kādas milzīgas orhidejas. Nē, tās nav mākslīgas, īstas. Un orhideju parkā ir pieeja par velti. Paskatieties, cik interesanti. Orhideju sakne ir piestiprināta pie koka stumbra. Un tā orhidejas te aug. Laikam tāda šķirne, kuras var arī tā izdzīvot. Un kas šie pa karektiem?
Cik te daudz zivis? Melnas ar strīpām. Turpmākās 2 dienas es pavadīšu pilsētā, lai nedaudz adaptētos laika maiņai, kā arī aprastu ar karsto klimatu. Un šis botāniskais dārzs ir labs ieskats, kāpēc es esmu atvaļinājumā devusies uz Malaiziju. Nepalaidiet garām arī turpmākās sērijas, jo nebūs tikai pilsēta. Neliels dārzs. Ar izveidotiem ornamentiem no koku krūmiem. Ejot laukā no parka, redzami bonsai kociņi. Tā ir milzīga lapene, kur patvērties no saules, īsti nezinu, bet nav arī soliņi, lai tā būtu. Es vēl aizvien atrodos botāniskajā dārzā, bet ik pa laikam es redzu debesskrāpjus. Kāds milzīgs koks. Tagad es pamēģināšu metro. Galvenajām tirgošanās ielām. Kādas krāsainas ēkas. Ejam skatīties, kas bodītais iekšā. Dzērieni. Tā. Man patīk augšā, kādi ir tie logi. Burgeri. Durjanu var nogaršot. Nevis nogaršot, bet nopirkt.
Te ir kaut kādi saldie kūkas. Cepumi. Plakati. Mango sorbets. Šādā karstumā domāju, ka tas būs ļoti garšīgs. Nopirku pamēģināt mango sorbetu. Vispirms ir mango gabaliņi. Tik salds un garšīgs. Nekas neienāk. Baigi biezais. Ja daudz tādu dzers un ātri, tad smadzenes sasals. Kamēr līst lietus, tikmēr es nobaudīšu no rīsu miltiem veidotas pankūkas, kas ir pildītas ar palmu koku cukuru. Es teiktu nevis pankūks, bet tādi rullīši. Garšīgs. Esmu nonākusi ķīniešu kvartālā. Iešu apskatīt ķīniešu templi. Es vēl aizvien atrodos ķīniešu kvartālā un ir dažādu smaržu sajaukumi. Kā jau zināms, viņi ēd visu kaut ko. Tas arī dod tās smakas, gribētu teikt, bet, labi, teiksim, smaržas. Paskatieties, kāds skaistums. Cik daudz lampas. Šai kvartālā noteikti ir sajūtas kā Ķīnā. Kādi zīmējumi atspoguļo ikdienas ainas. Senos laikos ķīniešiem frizieru krēsls bija šāds un attēlots tas zīmējumos. Bet šeit var palēkāt gumiju.
Paskatieties, kāds kontrasts. Ķīniešu templis, bet augšā debesis krāpjas. Un šādu vietu pilsētā netrūkst. Žēl, ka templis ir ciet. Labprāt arī to aplūkot no iekšas. Vienas dienas laikā Kuala-Lumpurā var apskatīt mošejas, ķīniešu tempļus, kā arī indiešu. Paskatieties, kāds skaistums! Cik daudz krāsas un tās figūriņas. Jāiet skatīties, vai arī no iekšas ir tikpat greizns un vai maz tikšu tur iekšā. Šis templis ir diezgan jauns. Tas nav nekāds baigi vēsturiskais, bet skaists jau tāpatās. Jāpagaršo malaiziešu zupiņa ar nūdelēm un dažādām gaļām. Tā. Īstenībā vietējie iedzīvotāji ēd ar ķirbulīšiem, bet es zupiņu nemācēšu ēst. Tāpēc es ar dakšiņu gaļa garšo tā, kā tāda frikadēle, mazliet sīksta, tikai tomēr ir vēl pavisam savādāka gaļa, kur kaut kas mazliet karājās. Tas ir lielops, kaut kas nedaudz karājās, to es noteikti neēdīšu. Bumbiņa labāka. Es darīšu kā vietējie. Labs buljons gaļas. Tur droši vien daudz kolagēns jādara vairāk. Par zupiņu. Laikam tas ēdiens īsti nav man domāts. Nūdels bija ļoti garšīgs, bet tā gaļa man negaršoja. Duriani
Te ir baigais sajaukums. Var nobaudīt svaigus auglīšus vai tos izspiestus sulā. Nopirku svaigi spiestu sulu Dragon Fruit kopā ar ananāsu. Saldenis kāps, bet būs ļoti labs. Kaut ko gatavo, nūdeles. Es jums pastāstīšu, es pa dienu biju tā sakārsusi, ienācu baseinā un goda vārds man likās augsts ūdens. Izgāju nelielā vakara pastaigā. Izrādās, ka netālu no manas naktsmītnes atrodas tirdziņš. Tad es izmantošu brīvo laiku un aplūkošu to. Laiks apskatīt vienu no slavenākajiem ielu ēdienu tirdziņiem. Augļi. Šis jau izskatās labāks. Jālas nosaukums, lai saprastu. Visādas desiņas. Auglīši. Tie duriani jau pa gabalu jūtami ir. Nav brīnums, ka neesmu vēl sadūšojusies tos nogaršot. Svaigu augļu sulas var uztaisīt, izspiest. Te ir nezinu kas. Zivju iesmiņi var 8 kājus nobaudīt. Mango ar rīsiem. Tādus es baudīju Taizemē un bija ļoti labi. Pelmenīši. Gaļas iesmiņi. Austerē. Nē, austerē salikts iekšā pildījums. Cilvēki nopērk un tad uz šiem galdiņiem pēd. Lietus ir nolījis un galdiņi ir slapji patreiz.
Šie gan interesanti sapildīti ar tādām cepurītēm. Garnele, nē, vēži. Vistiņas. Welcome, sir. Grilled seafood, sir. King crab, lobster, tiger prawns, sir. Calamari, squid, delicious. Yeah, huge. Big crab. Milzīgi krabi. Welcome, sir. What's the difference between green and... Ļoti Is there any krāsainas. difference? Yeah, this is crab with the chicken. This Crab. green spinach with the chicken. Ar vistu. Yeah, this one. The red one, the yellow one. Es no sākuma paskatīšos tirdziņu un tad izlemšu, ko es paņemšu. Ļoti krāsaini izskatās. Paņēmu divus pamēģināt, citus es neuzdrošinājos. Zaļais ir pildīts ar spinātiem un vistu, bet zeltenais ar vistu. Laiks pamēģināt. Tā ārpuse mazliet saldana ir, bet man garšo. Un gaļa ir ļoti laba. Tagad pagaršošu dzelteno. Principā abi garšo vienādi. Viens ir dzeltens, otrs ir zaļš. Spinātus nejūtu, bet gaļa ļoti laba. Kādi krabji? Fritēti ar kaut ko. Tur laikam cep oliņu pildītu ar jūras veltēm. Kokosrieksti, cukurniedru, sumu var izspiest, astoņkāji, austeres. Cilvēki ir ļoti daudz. Kūkas, vafeles ar saldējumu. Te jau kaut kādas bumbiņas un pelmenīši. Tie, kas ir bijuši Taizemē, noteikti šo saldo zinās. Mango sticky rice, jeb lipīgie rīsi ar kokosriekstu mērcīti un mango. Mango jābūt ir ļoti garšīgam. Galu galā šeit taču viņa aug. Un pagaršosim rīsus. Ļoti labs saldais. Īsti nezinu, kas ir tie pa saldaiņiem. Svaigus auglīšus glāzēs var nopirkt. Tiesu. Smoothie.
Tahu nama tapi tak tahu apa. Nākamo paņēmu pamēģināt kukurūzas vālīti pildītu ar sieru. Baidos, ka būs ļoti karsta. Ja būs ļoti karsta un garšīga, tad es jums tikai šitā te darīšu. Ja negaršīga, tad jau jūs zināt, ko rāda. Sieru baigi nejūtu, vairāk to kukurūzu apkārt jūtu. Teica, ka nav stiprs, bet īstenībā es nedaudz jūtu stiprumu. Kuala-Lumpuras pirmā diena ir noslēgusies, un pilsēta man patīkami pārsteidza šodien. Un nakts tirdziņš bija dažādu krāsu un garšu sajaukums. Man šķiet, ka mans atvaļinājums nesīs daudz pārsteigumus. Tiekamies rīt pie brokastīm. Čau! Labrīt! Ir jauna diena klāt, un es vēl aizvien atrodos Kuala-Lumpurā. Brokastis ir paēstas, un tagad es dodos uz vilcienu staciju un braukšu nedaudz ārpus pilsētas. Cerams, ka tas būs to vērts. Vietējiem brokastu laiks. Es domāju, ka turisti te nepērk. Bet var jau būt kāds pa ceļam uz vilcienu ir izsalcis un tomēr paņem kaut ko maltītei. Jupcik. Kas tie tādi? Kopumā sabiedriskie transporti pilsētā ir punktuāli, moderni un izdevīgi. Arī takši ir par labām cenām, kā aplikācijas Bolt un Grab. Piemēram, no lidostas stundas brauciens man izmaksāja 15 eiro. Tagad laiks pamēģināt ir vilcienu. Vai tas būs tikpat punktuāls un moderns, kā visi pārējie sabiedriskie?
esmu ieradusies vienā no slavenākajiem Malaizijas apskates objektiem - Batu alas. Te ir jāuzmanās ne tikai no kabatzagļiem, bet arī no mērkaķiem. Tie izmantos katru mazāko izdevību, lai kaut ko paķertu. Rakstīts, ka apavus jānoliek ārpusē, lai apmeklētu templi, bet mērkaķi te ļoti daudz, un es neesmu pārliecināta, vai tie nenoķiep kādam apavus. Tagad es eju laukā no templi cerībā, ka mani apavi ir palikuši tur, kur es tos atstāju, ka neviens mērkaķis nav paņēmis. Tie vēl aizvien tepatās ir. Ziniet, kā es eju visu laiku ar acīm aizmiegtām, jo man šeit baloži man ielidos acīs, kā viņi te lido. Jā, izskatās skaisti, bet nav patīkami. Nedomājiet, ka patreiz notiek kāda ceremonija, tāpēc cilvēki visi ir zem jumtiņiem. Patiesībā līst lietus pamatīgi. Lejas daļā atrodas slavenā un milzīgā zelta statuja. Uz augšu jādodas pa 272 krāsainajiem pakāpieniem, kas ved uz iespaidīgām kaļķakmeņa salām. Parasti ceļš augšu ir to vērts. Paskatīsimies, vai šoreiz nebūs izņēmums.
Te laikam ir domāta maza pauze, vai nopirkt dzērienus, vai tās ziedu virteņus. Un tālāk doties pa kāpnēm uz augšu, jo tas vēl nebija viss. Es uzkāpu 272 pakāpienus. Tas nemaz nebija tik grūti. Šodien es esmu ļoti nikna. Nekas neiet pēc plāniem. Laukā gāž lietus. Atbraucu paēst vietējo virtuvi un ēdīšu es ļoti daudz. Nemaz nesakiet neko, ja? Vienā debesu skrapī, cik atspulgus var redzēt no citiem. Galvu reibinoši. Burvīgs laiks, vai ne? Šodien pat 1 stundu nav izturējis laiks bez lietus. Kaut kā man neiet. Es ļoti ceru, ka visas pārējās dienas lietus nebūs. Un es varēšu baudīt savu atvaļinājumu. Biju aizgājusi paēst, tad lietus rimās un nolēmu beidzot aplūkot 2 dviņu torņus. Parasti es tos torņus redzu tikai vienu un no savas viesnīcas vai no kāda cita skatu punkta. 2 kopā es nekad vēl neesmu redzējusi. Un tagad atnācu tos aplūkot. Beidzot man ir vismaz kaut kas šodien sanācis. Pamazām jau sāk atkal būt migla, un tad tos pilnā augstumā nemaz nevar vairs saskatīt. Pavindroju un aizgāju. Tas nekas, ka lietus līst. Varētu jau vismaz zem šīs nojumītes atnākt. Tas saucās eksotiskais karstums. Staigā un baudi. Katru vakaru šajā vietā notiek gaismu un skatu
skaņu šovs ar slavenajiem Petronas torņiem fonā. Bet šodien jau laikam nebūs, vai ne? Iznācu vakarā pastaigā paskatīties, kā debesis skrāpja izgaismoti. Un beidzot lietus nelīst. Man šo strūklaku šovu sanāca redzēt, un vēl ar tādiem debesis skrāpjiem fonā. Super! Mana pastaiga ir tik maģiska. Es vienkārši visu laiku skatos uz tiem torņiem. Visapkārt tādas gaismas. Man šķiet, ka viņi savā starpā sacenšas, kurš būs krāšņākais, augstākais, ar savu dizainu izcelsies. Viņiem labi padodas. Super, vienkārši. Es visu laiku šiem torņiem staigāju apkārt un apbrīnoju. Man vienkārši vārdu trūkst. Var skatīties un skatīties. Un te viens no daudzajiem izgaismotajiem objektiem naktī. Tils, kas visu laiku maina krāsas. Nepalaidiet garām arī nākamās sērijas. Tur mani sagaidīs Borneo salas skaistā daba un unikālie savvaļas dzīvnieki.